Tā kā arī uz tām kartēm, tas, ka tur 28. oktobrs, teiksim, tā frontes izdītināšana, viss, tā, teiksim, praktiski varbūt blefs, jo tajā galā, teiksim, 3. novembrī viņi tikai spīja izspied no Jaunaudas sārā, teiksim, iespied iekšā Polgonu, teiksim, Žvārdas mežos. Tā jūs šeit dzīvojat no paša? Es dzīvoju tur Jaunaudas, teiksim, no Audas 18 km. Bet jūs esat vietējais, vai ne? Jā, praktiski vietējais. Tā jūs visam tam šitām pēckara lietām jūs jau tad droši vien lidmašīnu un tanku redzējuši esat? Apmēram, jā. Ezerē bija lidlauks vēl 52. 53. gadā, kamēr vēl nesākās Žvārdas poligons, jau sākās faktiski, jā. Vēl vilka tās desas gumijas, teiksim, un otrs mēģināja ķert tā desa, teiksim, tādā 300 metru augā, teiksim, trosē, un tam tie vienmēr lidinājis vazāju vilku un, teiksim, šaudījās un visādi, tās lietas visi. Tāpat ezerē kaut kas misējās viņiem un viens miks iekrita dīķa malā, teiksim, pie pienotams, teiksim, jā, ūdens malā, teiksim, nogāzās un visādi šitādi, teiksim. Gan poligons, ka sākās, ka viņi meta tās 54., 55. un 56. gads atombumbas imitācijas, jo mežonīgi skaists sēnes auga. Jaunaudas Žvārda, teiksim, Žvārdas tā mešanas vieta ir apmēram 10 kilometri, jā, 10-12 kilometri. Baigi skaisti varēja redzēt, teiksim, visus, teiksim, tā. Jā, interesanti, jā. Nu, šiti tagad, ko mēs braucam, tur ir skaidrs, ka paši redzēs Dobeskalni, jā, teiksim, Incēnu, tas Sentkalns, jā, un tas saucamais Vācu kalns, jeb Meža kalns, jā. Bija stipri notrietināts vāciešiem, un